Es šodien Jelgavā runāju par Abrahāmu, par to, kāda viņam bija attieksme, kā viņš centās būt tuvu pie tā kunga, kā viņš visu faktiski atliek malā, lai būtu pie tā kunga. Un ir vēl viens vīrs, Bībelē daudz vīri lieliskas lietas darījuši. Vēstulē Ebrejiem ir vesela nodaļa, kur runā par ticības varoņiem, kas ir uzticībā Dievam sekojuši, un citi ir milzīgas uzvaras, un citi ir milzīgā ticībā gājuši līdz galam, zinot, ka ne viņu dzīves laikā notiks lietas, par kurām Dievs viņiem ir norādījis. Bet tad ir Mūzes arī. Mūzes, protams, ir unikāls, viņam unikāls darbs. Neviens cits neko tādu nav darījis, kā viņš ir darījis. Unikāls, izredzēts vīrs Dievam. Un arī veids, kā Dievs ar viņu runā, ir unikāls. Un ir raksturvieta 4. Mūzes grāmatā, es vēlāk pateikšu precīzāk, varat meklēt 12. nodaļu. 4. Mūzes grāmatā 12. nodaļā raksturvieta, un tas sākās ar to, ka māsa un brālis ir neapmierināti, viņiem nepatīk faktiski. Viņi atrod ieganstu, lai burkšķētu, bet patiesais iegansts ir pavisam vienkārši. Vai tas kungs tikai ar Mūzu vien runājis, vai viņš nav arī ar mums runājis? Un viņi saka, jā, Dievs ar mums arī runā, bez mazliet, ko tu viņam tāda autoritāte, Dievs ar mani arī runā. Un varētu par to pilnīgi atsevišķi runu sastādīt, bet šeit tālāk ir kā Dievs atbild, un par to es gribu runāt un parunāt, kas man vienmēr ir, neteikšu vienmēr, tas pa daudz būs, bet es labu laiku domāju, un man liekas, Mūzes attieksme vienkārši fenomenāli izcila. Viņš divas fenomenālas lietas izdara. Viņš saka, ja tu mūs sūti un pats nenāc ar mums, tad nesūti mūs. Viņš saka, es bez Dieva nekur negribu iet. Un otra lieta, viņš saka, es gribu redzēt tavu vaigu. Es gribu redzēt tavu vaigu. Un tas ir cilvēks, par kur es jums tūlīt izlasīšu, ka viņš ir redzējis Dievu klātbūtni, baudījis tā kā neviens. Viņš ir baudījis Dievu klātbūtni tā kā neviens, un tad, kad viņš ir baudījis, viņš saka, es gribu vairāk. Viņš saka, man vajag vairāk, es gribu vēl, man vajag vairāk. Un reizēm, kad cilvēki skatās uz kādu, kurš ir baudījis Dievu klātbūtni. Reizēm tu esi baudījis Dievu klātbūtni, un tu skaties, ka citi nesaprot, ko tu esi baudījis. Un tad, kad tu gribi vēl, tad viņi brīnās, ko tu gribi vēl. Viņiem nav sajēga, kas tas ir, par ko vispār iet runa. Un skaties, kā runa ir par Mūzu. Mirjam un Ārons ir apvainojušies, ka viņi arī lieli un vareni vīri un sieva, un ko tad Mūzes tagad lecās, īpaši tāpēc, ka Mūzes ir jaunāks par viņiem, kā mēs to saprotam. Un tad no 6. līdz 8. pantam Dievs, tas kungs, izsauc Mūzu un Āronu un Mirjam ārā, un tad Dievs paaicina, ja pasauc Mirjam un Āronu tuvāk, un Dievs sāk runāt. Dievs sāk runāt, un jā, viņi dzird, un Dievs ar viņiem runā, bet klausieties, ko Dievs saka. Un tas kungs sacīja, klausiet tagad manus vārdus. Ja jūsu vidū ir pravietis, tad es, tas kungs, viņam atklājos vai nu parādībās, vai es ar viņu runāju sapņos. Tāds nav mans kalps Mūzes, kas visā manā namā ir uzticams. Vaigu pret vaigu. Angļu vienā tulkojumā rakstīts mouth to mouth. Tieši. Es ar to runāju. Vaigu pret vaigu es ar to runāju. Un ne ar parādībām, ne ar mīklām, bet redzēdams, viņš ir redzējis tā kunga vaigu. Burtiski viņš ir man bijis klāt, viņš ir mani redzējis, viņš ir dzirdējis manu balsi. Amen. Un tad viņš saka, kādēļ jūs nebīstaties runāt pret manu kalpu Mūzu? Un tur tālāk, protams, Dievs parāda savu varenību, un Mirjam ir spitālīga nākamajā mirklī, un Mūzes beigās ir tas, kurš lūdz Dievu, lai Mirjam būtu vesela, un Dievs viņu atjauno Mirjam. Bet Dievs šajā tekstā parāda, Dievs šajā tekstā parāda, ka veids un attiecības, saruna ar Mūzu ir atšķirīga no visām citām sarunām.
Viņš saka, es ar jums runāju abiem diviem, bet ar Mūzu es runāju tā kā es ar jums abiem nerunāju. Man ar viņu ir īpašas attiecības. Un jo tu nopietnāk staigā ar to kungu, jo tu vairāk apzinies, ka tu esi no viņa atkarīgs. Nopietni. Jo tu nopietnāk ar viņu staigā, jo, ja es varu teikt, tu viņam tuvāk staigā, jo tu vairāk apzinies, ka tu esi no viņa atkarīgs. Tev ir mazāka pārliecība par to, ka tu esi liels un varens un ko tu vari izdarīt. Un tu skaties uz to, ko Dievs var tavā dzīvē izdarīt, un tu no viņas sagaidi. Un tad pamat raksturvieta, kuras gribu izlasīt, šīs divas lietas, kuras es pieminēju, es pat, nezinu, es negribu teikt, ka es negribētu sprediķot vai gribētu sprediķot. Man nav, vēlmes sprediķot, bet es gribu tevi izstāstīt par attieksmi, cerībā, ka tev gribēsies tādu pašu attieksmi. Amen. Cerībā, ka tev gribēsies tādu pašu attieksmi. Dievs teica, ka viņš ar Mūzu runā vaigu vaigā. Es jums lasīju 4. Mūzes grāmatu, un tagad es lasmu 2. Mūzes grāmatā 33. nodaļā 11. pants. 33. nodaļā 11. pants. Un skaties, kas tur rakstīts. Un tas kungs runāja ar Mūzu vaigu vaigā, kā kāds, kas sarunājas ar savu draugu. Tas kungs, Mūzus, redz, dzird Dieva godību, Dieva klātbūtni tā, kā citi tajā laikā to nebauda. Viņam ir unikālas sarunas ar Dievu. Es palasīšu, vispār iziešu cauri šai nodaļai 33. Ne burtiski visus pantus, bet diezgan lielu daļu. Un man jums jāizstāsta situācija. Ja jūs lasītu 32. nodaļu, jūs redzētu, ka Mūzes ir kalnā pie Dieva, Dievs viņam dod bauslību, jeb, kā ebreji saka, 10 vārdus. Viņam rokās ir 2 akmens plāksnes aprakstītas no abām pusēm, un Bībelē rakstīts, tas bija Dieva darbs. Dievs bija gan plāksnes veidojis, gan rakstījis. Dievs bija iedevis bauslību. Un kamēr Mūzes ir kalnā, Mūzes ir ilgi kalnā, Izraels ierodās pie Ārona un saka, klausies, mēs nezinām, kas ar to Mūzu noticis, mums vajag Dievu. Ārons paskatās, zināt, tautai bija zelts no eģiptiešiem, ko Dievs bija parūpējies, lai viņi varētu dabūt, un Dievs arī Abrahamam teica, ka viņš izvedīs ar lielu bagātību Izraēlu no Eģiptes, un Dievs izved Izraēlu ar lielu bagātību no Eģiptes. Un viņi paņem paraunos savu sauskarus, atnes Āronam, Ārons uzzīmē skicīti. Es domāju, ka viņš neko ģeniāli neizdomāja, kādu govu Eģiptē bija redzējis, tādu arī uzzīmēja. Domāju, ka tur bija baigā attapība, jo Eģiptē viņiem tur tas lopu tēls bija viens, ko viņi tur pielūdz, kaut kāds tur tas Dievs. Un viņš uzzīmē, viņi izlēja no zelta. Iedomājieties, Dievs jūs svētī ar zeltu, un jūs viņu izkausējat govī. Vienkārši izkausējat govī, uztaisat govi, kur jūs mēģināt pielūgt. Teļš jums tur kaut kāds zelta ir. Un viņi sāk pielūgt, un viņi upurē, un viņi sāk svinēt, un faktiski tie, kas spēc šos tekstus, tas norāda, ka viņi uzsāk uzdzīvi, izlaidīgu uzdzīvi. Aizgāja tas, ko jaunā darība saka, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Un Dievs Mūzum saka, viņš saka, klausies, tā tauta, kuru tu izvedi, man tā valoda vienkārši domāja, Dievs lika izvest, bet viņš Mūzum saka, tā tauta, kuru tu izvedi, ir atkāpusies no manis. Viņi te grēko. Un Dievs patiesībā Mūzum saka, tu pai malā, es viņus visus iznīcināšu, un es no tevis uzsākšu tautu. Mūzus saka, nē, Dievs. Un viņš viņam runā par viņu varenību un par visu. Un Dievs sūta Mūzu lejā, Mūzes nāk lejā, un Jozuā vispār saka, klausies, laikam karš tur ir. Un Mūzes viņam saka, klausies, nē, tas nav karš, tie nav ne uzvarētājs saucieni, ne sakauto raudzes. Šaka, tur iet dziedāšana, tur faktiski iet uzdzīve. Un Mūzes sasita akmens plāksnes, viņš sasita teļu, viņš to zeltu sabērž putekļos un dod tautai padzerties no tā ūdens, par ko viņš izbērž šos putekļus. Un Āronu viņš sarāja un saka Āronam, ko tā tauta tev nodarīja, ka tu viņai tā izdarīji. Un Ārons saka, tu taču zini, ka tā tauta ir slikta, kā vienmēr kaut kādas atrunas notiek. Bet Mūzus ir bijis kalnā, Dievs ar viņu ir runājis. Un Mūzus uzliek telti, pirms saiešanas telts, Mūzus, jeb pirms derības, tā lielās telts, Mūzus uzstāda telti ārpus nometnes. Ārpus nometnes uzstāda.
pirmā telta, tā derības telts, ko viņš taisīja, kur bija derības šķirs un viss iekšā, to viņi lika nometnes vidū. Par šo rakstīts, ka šī telts ir ārpus. Un Mūzes iet uz turieni runāt ar Dievu. Un tad, kad Mūzes tur ieiet, Dievs ar viņu runā. Un ir teikts, tad, kad Mūzes gāja, Izraels skatījās, kā viņš iet. Un tad, kad Mūzes iegāja tajā teltī, tad mākoņu staps nostājās pie telts ieejas. Un Dievs ar Mūzu runāja vaigu vaigā, un tauta krita uz savu vaigu, kad viņi redzēja, ka mākoņu staps nostājās. Mūzum ar Dievu bija privātas sarunas, kā nevienam citam Izrēlā. Tas bija vīrs, kurš baudīja Dievu klātbūtni unikālā veidā, kā neviens cits. Un unikālais ir tas, ka viņš no šīs klātbūtnes nevis nogura, bet viņam vajadzēja vēl. Viņam gribējās vēl. Tāpēc cilvēks, kurš piedzīvo Dievu klātbūtni, viņš ilgojās vēl. Viņam vajag vēl. Es jau šad tad piemienu, tāpēc, ka es esmu paklausījies intervijas un vienu otru uzstāšanos, un mācītājs Kilpatriks ir teicis arī, ka viņiem Pensakolā, kad bija atmoda evaņģelists Stīvs Hils, kad tur kalpoja un sludināja, viņš pēc tam Nātans pie viņiem bija, tas bija jau citā vietā, saucamā Bay Revival, Mobile, Alabama, vai kā tur tas pareizi bija. Un es neatceros vairs, vai viņš pēc tām abām atmodām vai pēc tās pirmās, viņš vienā runā saka, ka tu esi bijis dievkalpojumos un baudījis Dieva godību, Dieva klātbūtni. Un tad, kad tev ir jāiet cauri parastam ikdienišķam dievkalpojumam kā parasti, viņš saka, ka tā sajūta ir nauseating. Kā es varētu latviski maigāk izteikties, velku sliktu dūšu. Viņš tāpat, viņš saka, velku sliktu dūšu, viņš saka, ka tu esi baudījis kaut ko labu. Un tie ir ļoti spēcīgi vārdi. Bet tie nāk no vīra, kurš ir vismaz divreiz. Kā ir tāds vīrs, cits Rots teica, viņš viņam prasa, viņš saka, kā tā var būt, ka zibens iesper vienā un tai pašā vietā divreiz? Lightning strikes the same place twice. Varbūt tas kungs viņam dod un lightning strikes vēl third time, es nezinu, trešo reizi vēl viņam zibens trāpa, lai Dievs viņam dod. Runājot par atmodu, par svētā gara izliešanos, bet es skatos, ka ne tikai Mūzes laikā, vispār, ka cilvēks, kurš ir tuvojies Dievam, kuram Dievs ļāvis baudīt sevi, viņš ilgojās pēc tā vairāk, viņam gribās vēl. Amen. Viņam gribās vēl. Un es nezinu, vai es te kaut ko baigi mācu šobrīd, bet es gribu tev atgādināt, un man gribās kaut kādā veidā tev pateikt, ka tā ir sirds, ar kādu vajadzētu dzīvot attiecībās ar Dievu. Amen. Tā ir sirds, ar kādu vajadzētu dzīvot attiecībās ar Dievu. Un tur nav jāmēra tam, šitam, kur tava sirds. Tāpēc es iziešu cauri 33. nodaļai. Un Dievs arī Mūzum teica par to visu Izraēlu grēkošanu. Viņš saka, klausies šitos, ka es te neko nenodaru viņiem pāri. Tu ej. Un 33. nodaļā pirmie 3 panti ir tie, kuri saka, ka Dievs saka, es pats neiešu. Pirmie 3 panti 33. nodaļā. Pirmie 3 panti 33. nodaļā. Un tas kungs runāja uz Mūzu, ej, celies no šejienes tu un tauta, kuru tu esi izvedis no Eģiptes zemes. Viņš jau atkal viņam saka, tu izvedi. Tā kā, tu izvedi, tu krāmējies. Un dodies uz zemi, ko es esmu ar zvērestu apsolījis Abrahām, Īzaku un Jēkavam, sacīdams. Es to došu taviem pēcnācējiem. Un es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu. Dievs saka, tas nav slikts piedāvājums, vai ne? Tas nav slikts piedāvājums, bet tas nav labākais piedāvājums. Kāds man dzird? Tas nav slikts piedāvājums, tas ir izcils piedāvājums, bet tas nav labākais piedāvājums. Es pat reizēm domāju, varbūt Dievs vispār ar Mūzu runā tā, gaidīdams no viņa kaut kāda reakcija. Mūzum būs pareiza reakcija. Es sūtīšu tev pa priekšu un izdzīšu kanāniešu, amoriešu, hetiešu, feriziešu un hīviešu un jebusiešu. Tā ir zeme, kurā piens un medus tek, bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļā jūs neiznīcinu. Vīrs, kurš ar Dievu ir runājis vaigu vaigā. Vīrs, kurš ir
aizgājis kalpot paklausībā pēc tam, kad viņš ir pie degoša krūma stāvējis, kurš nesadeg no krūma, viņam skanēja balss, novelt savu sapaus, jo zeme, kur stāv, ir svēta. Vīrs, kurš ir redzējis Dievu varenību Ēģiptē, vīrs, kurš ir redzējis, kā jūra pašķirās, ka tas ir nepieciešams, vīrs, kurš ir redzējis, ka Izraels pāriet cauri ar sausām kājām un eģiptiešu karaspēks sekodams aiziet bojā, vīrs, ar kuru Dievs vaigai runājis, vīrs, kurš ir bijis kalnā un no Dieva rokām saņēmis baušļus, Dievs viņiem saka, es pats neiešu. Bet tāpēc, ka viņš ir redzējis, es domāju, tāpēc, ka viņš ir redzējis, tāpēc, ka viņš ir bijis klāt, Mozum ir pavisam cita attieksme. Un tad tas no 7. līdz 11. pantam es jums izlasīšu. No 7. līdz 11. pantam. Patiesībā man jums ir jāizlasa... es lasīšu no 7. To uz telti runāju. Tad Mūzes ņēma telti un uzcēla to tālu ārpus nometnes un nosauc to par sajiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz sajiešanas telti ārpus nometnes. Šī vēl nav tā telts, ko uzcēla pēc Dieva pavēles precīzo, kā viņš debesīs bija redzējis. Un notika ik reiz, kad Mūzes gāja uz šo telti, ļaudis piecēlās un ik viens nostājās savās dzīvojamās telpas durvīs un noraudzījās pakaļ Mūzum, līdz tas iegāja teltī. Un notika ik reiz, kad Mūzes iegāja teltī, nāca mākoņu stabs un apstājās telts durvīs, un viņš runāja ar Mūzu. Nākamreiz, kad lasīsiet jaunajā derībā, kad Jēzus un mācekļi bija uz apskaidrošanas kalna, ir teikts, padebesis viņus apklāja. Mākonis, padebesis, Dieva klātbūtne apklāja. Un tad Jēzus drēbes izmainījās, vaiks izmainījās, un Mūzes un Ēlija ar viņiem runāja. Es lasīšu, amen? Un mācekļi bija nobijušies, Dieva klātbūtnē uznāk bijība, bailes uznāk, tu apzinies, kā priekšā tu stāvi. Un mākoņu stabs apstājās telts durvīs, un viņš runāja ar Mūzu. Un tad es jums lasu vēl tālāk līdz 11. Un visi tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telts durvīs, un visi ļaudis cēlās, un ik viens metās pie zemes savus telts durvīs. Un tas kungs runāja ar Mūzu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu, un kad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozua, un dēls vēl jauneklis palika teltī. Tas ir vīrs, ar kuru Dievs runā vaigā, es jums tikko kā lasīju. Un Dievs pats pateica, ko es lasīju pirms tam, kad viņš sodīja Ārons un Mirjama saņēma Dievu rājienu par savu attieksmi pret Mūzu. Dievs pats apgalvoja, ka Dievs ar viņu runā īpaši. Un tagad Dievs, kurš ar Mūzu runājas īpaši, viņam saka, tu ej ar to tautu, ko tu izvedi, es ar jums neiešu. Un paskaties, kāda ir Mūzuma attieksme. Paskaties, kāda Mūzuma ir attieksme. Līdzīgi tā kā mācītājs Kilpatriks, ka viņš saka, kad man ir parasts dievkalpojums, sliktu dušu velku sliktu dušu. Un zinies, ko Mūzes saka? 12. līdz 17. pāns. Un Mūzes sacīja tam kungam, redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšu, bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani. Viņš gan teica eņģeli. Viņš saka, bet tas nozīmē, ka Dievu viņš pazīst, viņš runājas ar Dievu. Eņģels, viņš nav ar viņu vēl iepazinies. Šak, es nezinu, kas tas ir, ar ko tu man sūtīsi. Atrast, un te viņš saka, kaut gan tu esi sacījis, es tevi saucu tavā vārdā, un tu esi labvēlību atradis manās acīs. Viņš Dievam saka, ka tu man saki, Dievs, tā un tā, bet tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzu liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavās acīs. Kungs, es gribu tevi pazīt tā, lai es varētu sekot tev saskaņā ar to, kā tu to gribi. Amen. Tas nozīmē labvēlību. Jūs nevarat atrast labvēlību, nesekojot Dievam pēc viņa prātu viņa gribas. Amen. Tas nozīmē, ka es gribu tevi zināt, es gribu tevi pazīt, es gribu pazīt tā. Un to saka cilvēks, kurš ar Dievu runājas tā, jeb ar kuru Dievs runā tā, kā ne ar vienu citu. Amen. Man vajag zināt, es gribu zināt, man vajag zināt tavu ceļu. Es gribu staigāt tavos ceļos. Amen. Un parāda man arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Uz ko Dievs atbildēja un teica. Un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi un došu tev mieru. Amen. Es pats iešu ar tevi.
es pats iešu ar tevi. Un tad Mūzes viņam sacīja, tā ir austrumnieku saruna. Latvieši būtu teikuši, forši, labi, tad tu nāc ar mani. Austrumnieku saruna bišķiņi skaistāka ir. Mūzes viņam tālāk saka, ja tu pats neies mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes. Jo no kā, lai varētu zināt, ka es un tavu tauta esam labvēlību atraduši tavās acīs, vai ne no tā, ka tu mūs vadi, tā ka mēs esam tava tauta, atšķiramies no visām citām tautām virs zemes. Un tas kungs sacīja Mūzum, es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis, jo tu esi atradis labvēlību manās acīs, un es tevi saucu vārdā. Un tā saruna bišķiņ tāda ne mūsdienās viss ir īsāk. Austrumos viņi runāt bišķiņ garāk, es vienmēr smējos. Es esmu stāstījis jums, Ābrahāms pirka zemi, un tie vietējie saka, Ābrahām, tu esi baigi labais džeks, mums prieks par tevi. Es jums esmu jau stāstījis. Tad tirgošanās vienmēr smaida izraisa. Un viņš saka, ja es esmu jums atradis labvēlību, tad runājiet tur ar to un to vīrus, aizmirs, kā viņu tur sauc, lai viņš man pārdod to zemes gabalu. Un tas vīrs tur saprot, ka viņš tur pat arī kaut kur ir, viņš saka, jā, tu vari pirkt, un es tev došu viņš saka, es tev došu tāpat. Man tā kā nav žēl. Un Ābrahāms saka, nē, es no tevis nevaru ņemt, es gribu tev maksāt pilnu cenu un tā tālāk, un te viņi tur pastīvējās, un tas vīrs beigās nosauca cenu, un zina, kas tur tālāk rakstīts, un tā Ābrahāms samaksāja pilnu cenu. Vīrs, kurš sākumā teica, ņem pa velti, un Ābrahāms teica, nē, un tad, kad saruna bija beigusies, Ābrahāms samaksāja pilnu cenu. Tās ir austrumu sarunas, acīm redzot, amen, jo visiem viss ir skaidrs, viņiem tas process saruna, un šeit Mūzes ar Dievu sarunājas, tas nesakiet, Mūzes nedzirdēja pirmā reizē, ko Dievs teica, Mūzes dzirdēja, bet Mūzes vēl vienreiz saka, kungs, jā, tev ir jānāk ar mums, tas ir tas, kā tu pierādīsi. Kungs, es ilgojos, kad nāc ar mums kopā, un nav nekāda problēma, ka tu divreiz pasaki vienu un to pašu, kaut gan Dievs jau uz tevi runājas, amen. Amen. Un tu viņam prasi, kungs, vai tu man mīli, viņš saka, es tev mīlu, un tu viņam saka otrais, kungs, man ir svarīgi, ka tu man mīli, un viņš tev vēlreiz pateiks, ka viņš tev mīli, amen. Amen. Tas ir tas, kā Mūzes ar viņu sarunājās. Bet Mūzes neapstājas. Un tas, kas ir apbrīnojami, tā kā angļu saka, fascinating, kas ir vienkārši apbrīnojami. Tu runā ar Dievu vaigu vaigā. Tu runā ar Dievu vaigu vaigā. Dievs ar tevi runā tā, kā ne ar vienu citu nerunā. Tu esi ekskluzīvā vietā, tev viss ir. Un tu tikko kā dabūji, ka Dievs tomēr ies ar tevi kopā, tu zināsi viņu ceļu, tu varēsi viņu iepazīt, viss būs labi. Un Mūzes, piedodiet, ka es iztēlošos, un lai debes Tēvs man piedod, ja es kļūdos. Un tomēr Mūzes, būdams super saprātīgs un gudrs, viņš saka, es varu dabūt vēl. Jo es taču viņam prasīju, ka es gribu viņu iepazīt. Un viņš man parāda labvēlību, viņš man sauc vārdā. Viņš saka, es gribu tavu vaigu redzēt. Mūzum nepietiek, viņam vajag vēl. Viņš saka, es gribu vēl vairāk. Viņš saka, es gribu vēl vairāk. Viņš saka, man vajag vairāk. Mums mājās ir viena ēdāja. Labi, ka viņa nav, es varu izstāstīt. Un ieraksts arī neiet, viņa nevar noskatīties. Mums mājās ir viena ēdāja. Viņa vienmēr grib vairāk nekā viņa var apēst. Vienmēr. Es saku, kāpēc tu pielēji Emīliju pilnu glāzi, tu nekad nevar izdzert? Nekad neesmu saņēmis labu atbildi, jo vienmēr klusums man pretī, vai man gribās, man garšo, tas ir labākais, ko es dzirdu. Nekad neizdzer visu. Šitie, kad pielēja pilnu, izdzer visu un pielēja vēl un izdzer visu. Uzmet pilnu kaudzu uz šķīvi, apēd visu, pieliek vēl, apēd vēl vienreiz. Emīlija uzliek mazāk nekā viņa vienalga nevar apēst. Saka, kāpēc tu liec tik daudz? Vienalga liek. Un tad, protams, reizēm viņi ierodās pie manis ar neizdāsto šķīvi. Es nezinu, vai viņai ir Mūzes attieksme, bet viņai ir attieksme, ka viņai vajag vairāk. Jeb, ka viņai pienākās. Mūzum ir vissaprātīgākā attieksme, kādu vien Bībelē var redzēt. Amen? Ka tev ir viss. Ka tu Dievu, ja es tā varu teikt, staigā ar Dievu roku rokā. Un Mūzes saka, es esmu atradis labvēlību. Viņš nāks kopā ar mani, es gribu viņu iepazīt. Kā es viņu varu iepazīt? Es gribu viņu redzēt.
Es gribu viņu redzēt. Un skaties, ko Mūzes saka. Es to tulkoju tā. Mūzes Dievam saka, gribu vairāk, gribu tuvāk. Tu jau esi tuvāk nekā citi. Tu jau esi tuvāk nekā citi. Tev jau tādas atklāsmes, kā citi nedabūna. Tu dabūni patiešo. Un viņš pasaka, gribu vairāk, gribu tuvāk. Dievs ir tāds, ka tev vienmēr, kā Dieva bērnam, gribas vairāk, gribas tuvāk. Amen. Tev gribas vairāk, tev gribas tuvāk. Tas svētais gars tev uz to arī ved. Amen. Ja Bībele saka, svētais gars tev vadīs visā patiesībā, Jēzus ir patiesība. Kur tad viņš tev vadīs? Viņš tev vadīs. Mīlestība mūsu sirdīs izliet ar svēto garu, kas mums dots. Amen. Nu, kur tad viņš tev vadīs? Un Mūzes saka, viņš klausies, es gribu redzēt tev vaigu. Skaties 18. pantu. Tad Mūzes sacīja, rāda man lūdzams savu godību. Rāda man lūdzams savu godību. Burtiski savu pilnību, visu, kas ir. Vecā derībā vārdam Dievu godība esot vārds kabod, kas nozīmē svars, smagums. Šeit gribu redzēt visu, kas ir. Un es jums tomēr izlasīšu arī 19. pantu, nebija plānojis, izlasīšu uz priekšu, no 19. uz priekšu. Dievs viņam saka, kāpēc lietoju vārdu, ka viņš grib redzēt Dievu vaigu, to, kāds viņš ir. Un Dievs viņam saka, es likšu visai savai godībai iet garām tavā priekšā. Un es saukšu tavā priekšā tā kunga vārdu, jo es esmu žēlīgs, kam es esmu žēlīgs. Un par ko es apžēlojos, par to es apžēlojos. Bet viņš sacīja, manu vaigu tu nedrīkst redzēt, jo cilvēks nevar man redzēt un palikt dzīvs. Jaunā derībā iedošu jums atkāpi. Bībelē mums saka, tad mēs viņu redzēsim, kāds viņš ir. Bet tas ir pēc augšām celšanās, jeb pēc atjaunotas, pārvērstas miesas tiem, kas dzīvi. Amen? Ja? Mēs viņu redzēsim tādu, kāds viņš ir, runājot par kungu Jēzu Kristu runāts ir. Ka mēs viņu redzēsim tādu, kāds viņš ir, bet mēs zinām, ka Dievs ir viens, tā kā vienu dienu mēs skatīsim tā kungu vaigu. Amen? Taisnieks staigās viņa gaismā un skatīs viņa vaigu. Amen? Bet tas ir tur, jau, kad sasniegta mūžīgā dzīvība un mirušie ir augšām cēlušies un pie tā kunga. Bet šeit viņš saka, manu vaigu tu nedrīkst redzēt, jo cilvēks nevar man redzēt un palikt dzīvs. Un tas kungs sacīja, redzi, šie pie manis ir vieta, un viņš noliek un runā, un mana godība ies garām, un es tev likšu stāvēt kliņš spaiksā, pacelšu savu roku. Mūzes dabūna to, ko viņš prasa. Mūzes dabūna maksimumu, ko cilvēks var dabūt šeit uz zemes. Es nezinu nevienu cilvēku uz šīs zemes, kuram visa Dieva godība, visa pilnība iet garām. Vienlaicīgi tiek saukts Dieva vārds, un Dievs pats tur savu roku viņam priekšā, lai viņš negribētu palūrēt. Es domāju, ka Mūzes būtu gribējis palūrēt. Es domāju, ka viņš tai kliņas plaisā būtu stāvējis, un ja Dieva roka nebūtu priekšā, viņš gribētu palūrēt. Es domāju, viņš gribētu palūrēt. Šī tā unikāla iespēja. Dievs saka, es turēšu savu roku tev priekšā. Un viņš redz, un Bībeles, ka viņš redzēja tā kunga godību no mugurpuses. Viņš dzirdēja tā kunga balsi. Amen. Viena lūkšana. Es saprotu, ja to būtu lūdzis kāds, kaut vai tā pati Mirjāma. Varenais debes Dievs, ar mani brāli tu runā tā kā ne ar mani, vai es varu ar tevi parunāt bišķi līdzīgāk kā viņš. Viņa redz, ka Dievs ar Mūzu runā ne tā kā ar viņu, un viņa, man arī gribās. Labi, viņa neizdarīja to, viņa izdarīja savādāk, viņa sāk lekties. Bet Mūzes, kurš varētu izstāstīt par Dievu visiem tā, kā neviens, kurš ar viņu runā tā, kā neviens, tauta redz, ka Dievs ar viņu īpaši runā. Es braucu uz Rīgu šodien. Jūs domājat, ka man virs manis bija tumsā ugunstaps un pa gaisu vēl mākoņstaps brauc ar mani kopā? Tā nebija. Es zinu, ka svētais gars mājo manī. Jā, es zinu, bet fiziski neviens neredzēja. Vienīgais mākonis, kas man aiz muguras bija sacelts no asfalta. Un gaismu es arī redzēju, jo Audi Q7 gribēja man apdzīt. Es biju pa ilgu kreisajā joslā, viņš pamirkšķināja un es dabūju vākties malā. Es zinu, ka svētais gars ar mums kopā, es to nenoliedzu, bet tā reālā
acīm redzamā manifestācija, ko Mozus bija piedzīvojis. Viņš bija kalnā, kalns trīcēja un drebēja, un zibeņi un pērkoni. Un man vajadzētu tevi redzēt, Dievs. Man vajadzētu tevi redzēt. Es iedomājos, sieva aizgāja prom, viņa arī drīkst pieminēt, kamēr viņa neklausās. Es viņu esmu skatījies jau 31 gadu. Un es vienu dienu atnāku pie viņas un saku, klausies, ēt. Baigi gribētos tavu vaigu redzēt. Viņa man teiktu, Agrīt, aizej pie acu ārsta. Vai ne? Liekas, no cilvēcīgās puses liekas, kur vēl tuvāk? Bet tas, ko Mozus izdarīja, gribu vairāk, gribu tuvāk. Ja tu visu manu runu šodien aizmirst, es gribu, lai tu atceries 2 īsus teikumus. Gribu vairāk, gribu tuvāk. Nākamreiz, kad Dievs ar tevi runā, kad tu baudi viņu klātbūtni, tikai nesakiet tāpēc, ka es to teicu, jo Dievs redz mūsu sirdi. Amen? Dievs redz mūsu sirdi. Un Mozum palika neredzams Dieva vaigs, bet visu pilnību viņš redzēja. Mozus grib redzēt visu. Dievs saka, tu redzēsi, bet seju nē. Visu pārējo jā, seju nē. Un tas vēl ir atstāts. Mēs vien dienu skatīsim tā kunga vaigu augšā debesīs. Un kad Dievs dod tev dzīvot tā, ka viss tā iekšējā būtība saka, gribu vairāk, gribu tuvāk. Es zinu, ka jūs man varat teikt, agri teoloģiski mēs esam Jēzu Kristu, Jēzus Kristus ir mūsos, un tas nav tikai teoloģiski, tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Bet vienlaicīgi, tev ir jāatzīst, ka cilvēcīgā valoda ir nepilnīga, lai skaidri un precīzi vienmēr izteiktu, ko tu vēlies. Un vēl tev ir jāsaprot, ka Dievs dzird ne tikai no tā, kas nāk no mutes, Dievs sver arī sirdi. Amen. Tāpēc, ja tu viņam teiksi tikai tāpēc, kā Agris tev ieteicis teikt, viņš redzēs, ka tu vienkārši kalpo papagaļa līmenī. Papagaļa līmenis nozīmē, tu atkārto to, ko es dzirdēju, reizēm nesaprastams, kas tas ir, ja nekad nesaprastams, kas tas ir. Nekad neesmu bijis papagailis, nezinu, vai viņš saprot vai nesaprot. Ja kāds papagailis apvainojās, sorry. Tad, kad tavas sirds ilgojās, tad Bībelē rakstavieta, kur saka, ka Dievs dod taisniem to, pēc kā viņa sirds ilgojās, jeb kāro. Amen. Dievs piepilda sirds ilgas. Un man gribētos, mīļie cilvēki, ok, labi, es neesmu Mozus, tu neesi Mozus. Tev tauta no Eģiptes nav jāizved un uz apsolīto zemi nav jāizved. Bet kas tev liedz skatīt tā kunga vaigu? Amen. Tev varētu uzrasties viltīgais vēlna kungs un teikt, ko tu cepies? Agris taču pats teica, ka debesīs taisnie skatīs viņa vaigu. Viss, debesīs redzēs viņa vaigu. Nav ko ņemties. Bet Mozus teica, ja tu pats nenāc ar mani, nesūti mani. Jēzus parādīja, ka tas ir svarīgi jaunajā derībā, jo viņš teica, ejiet pa visu pasauli sludināt evaņģēliju. Un tad viņš teica, ko? Jo redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Amen. Viņš zināja, kungs zināja, ka tas ir svarīgi. Amen. Kungs zināja, ka tas ir svarīgi. Tāpēc es neapšaubu to, ka Jēzus Kristus ir kopā ar mani. Es neapšaubu, ka viņa gars mājo manī. Kā es to varu apšaubīt? Es lūdzu Dievu gan ar prātu, gan mēlē. Es lūdzu, viņš ir devis liecību manā sirdī, viņš ir devis liecību tavā sirdī, ka tu esi Dieva bērns. Un tad, kad tu esi ar Dievu jau runājis tuvu, man gribētos, ka tu vari viņam pateikt patiešām no sirds. Gribu tuvāk. Gribu vairāk, gribu tuvāk, gribu vairāk. Un es zinu, ka teoloģiski var stāstīt, ko tas nozīmē, un cits saka, Dievu vairāk nevar dabūt, jo viņš ir persona. Es to zinu, bet es nerunāju šobrīd rietumnieku 2 + 2 ir 4. Es runāju šobrīd bībeliski. 1 liek bēgt 1000 un 2 liek bēgt 10 000. Tur cita matemātika, tur cits rēķins. Amen. Tur cita matemātika, tur cits rēķins. Un tāpēc Mozus neteica Dievam, ka viņš grib tuvāk. Un
un vairāk tikai tāpēc, ka viņš bija pa tālu. Viņš bija vistuvāk no visiem. Neviens tik tuvu nebija stāvējis kā viņš. Bet viņš teica, gribu tuvāk, gribu vairāk. Amen. Gribu tuvāk, gribu vairāk. Mūzes staigāja ar Dievu. Dieva gars bija uz Mūzu. Amen. Tāpēc neiedziļinoties kalkulātoru ticībā, bet ar sirds ticību gribu tuvāk, gribu vairāk. Amen. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dieva atklāsme tavā dzīvē palielināsies. Tu viņu iepazīsi, viņš atklāsies. Amen. Tu mācēsies viņu saprast. Tas, ko Mūzes teica, kāpēc viņš gribēja, lai zinātu tavus ceļus, lai zinātu, kā tev kalpot. Amen. Runa ir par atklāsmi, jo mēs nevaram pazīt Dievu, ja viņš neatklāja sevi. Amen. Halleluja. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību. Tu esi mums jau sevi atklājis. Tu jau ar mums runā. Tavs mākoņa un uguns staps, kā svētajā garā, kungs Dievs Tēvs, ir nonācis pār mums vienlaicīgi, Dievs. Tavu vārdā rakstīts, ka mēs esam šķīstīti, pilni ar tavu garu, Dievs Tēvs, tavs gars mājo mūsos, kungs, Jēzus Dievs. Es tev pateicos, kungs. Tēvs, bet es arī domāju, ka tieši tavs gars, kas mūs vada visā patiesībā, ka tavs gars, kungs Dievs, kurš izdibina Dievu dziļumus un dara mums tos zināmus, Dievs, ir tas, kas liek ilgoties pēc vairāk un tuvāk. Vairāk un tuvāk, Dievs. Vairāk un tuvāk, Dievs. Angļu valodā ir tāda dziesma, just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee. Es nezinu, kā var smuki latviski iztulkot. Ciešāk iet ar viņu. Ciešāk iet ar viņu. Un tā mums ir jāstaigā. Amen. 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 Amen.